TikTokā, vai var dabūt māneklīšu pa brīvu? Protams, ka var, bet, lai es būtu interesantāks, viņam piedāvāju kopā pamakšķerēt un ierakstīt video. Sveiks kanālā Līdaka mednieki! Mēs šeit esam 3 puiši. Šodien ir jauna epizode, un šī būs ļoti interesanta epizode, jo Ingars un Oskars? Ingars man uzrakstīja tātad TikTokā, vai var dabūt māneklīšu pa brīvu? Protams, ka var, bet, lai es būtu interesantāks, viņam piedāvāju kopā pamakšķerēt un ierakstīt video. Tāpēc mēs esam šeit, un, lai būtu vēl interesantāk, mēs izdomājām challenge, jeb izaicinājumu. Džeki makšķerē uz tātad mikro džigu. Es makšķerēšu nano džigā un mēģināsim tādu mazu sacensību. Kurš vairāk noķers, vai abi divi džeki kopā pret mani, vai viņi mani vinnēs. Tā daram. Tātad tev par šo epizodi būs 2 pakas ar mānekļiem. Es varbūt uzreiz arī parādīšu. Mānekļu ir ļoti daudz, tie visi no Neptuno bait. Tie visi ir nanoģiga mānekļi, kāds lielāks, kāds mazāks. Krāsas, formas ļoti dažādas. Tās džeki varēs izvēlēties. Nu, droši vien jau katrs tad pa 2 paciņām. Un es izdomāju, lai būtu vēl interesantāk. Ja gadījumā viņi noķers, piemēram, asari 35 cm, tad būs bonusā vēl katram pa 1 paciņai. Tas ir ok? Skan labi? Labi, mēs sākam. Izmētājām pirmo lokāciju pie tiltiņa, kas ir tajā galā operē, kur tramvajs iet. Tur nekas nebija, kustība nebija, ejam tālāk, meklējam vietiņas. Un kaut kur pie operas zinu, ka jābūt ir vietām, kur varēs tev iemest. Mums tā kāju uzbrukums kaut kāds notiek. Kaut kas nereāls vienkārši. Kaut kas nav normāli, ka viņi tik daudz šeit ir. Augdieniņi. Ko es mainīt mānekļus? Ko tu liksi tagad? Es rozā mošķītu, viņš šādi mošķītu. Kas ir mānekļi? Kaut kāds, es nezinu. Ok. Varbūt strādāts. Ko tu ķer? Es? Oskar, jā. Viņam šis. Vai tev šis tieši? Jā, man šis. Tev? Tu tāds rozīgais? Jā. Nu labi, ejam tālāk varbūt. Šeit arī šī vietiņā nekā nebija. Un te ir beburdāmbis, starp citu. Ej, apsveic, kas te notika tikko. Kāja iezīmēts, nozīmē, ka tas varētu būt zvejksmis, mums tā runā. Esmu dzirdējis tādu lietu, kad, ja putns šito izdara, tad jāiet kazinā, ka tas zvejksmi esot, bet šī gadījumā paskatīsimies, kā strādās ar zivīm. Lai veicas. Nu, paldies tev! Jāiet tālāk, tas saulēnieks arī nebūs. Tagad būs labākā vieta, turēs tā tiltiņa. Otrā pusē. Aiz, jā. Tur ēna vienmēr ir. Laižam tālāk. Nu, arī šeit mums nebija rezultatīvi. Kaut gan citreiz šeit gadās, ka te asarīši dzīvo, bet varbūt tās, ka tagad tīrā saule, ka viņi negrib. Mēs ejam aiz sanāk Brības pieminekļa tiltiņu, kas ir Basteikalna puse. Tur vienmēr ir ēna un tur ir praktiski zivīgākā vieta līdz šim pēc statistikas. Nanoģiga Rīga. Pastāstiet, cik ilgi vispār makšķerējat? Cik apmēram jūsu stāžs? 6 gadiem. No 6 gadiem? Es laikam no... Tagad tev ir cik? 13. Tas ir 7 gadus tu makšķerē? Apmēram, jā. Gan daudz? Kā tev, Oskar? Laikam no 9 gadiem. Kaut kur tā. No 9. Un cik tev gadi? 13. 4 gadi? Vai no 10. Es precīzi nezinu. Nu labi, un ko esat izmēģinājuši līdz šim kādus veidus makšķerēšanas? Dropšuts. Mikroģiks tagad. Un tad uz lielajām līdekām. Uz lielām līdekām tu arī esi gājis? Jā. Tu kā bigbaitā? Nē, tik lielām. Nu labi. Tas ir Grontiem jūrā. Un jūs abi esat no Ķekavas, vai ne? Jā. Un kas ir ūdens tilpnēm, kur jūs tur ķerat? Ķekavas upīte. Ķekavas upīte. Viņa maziņa nebija kaut tāda? Kā bija, jā. Viņa apmēram šitādi tikai. Tā kā tur trubā tikai. Ok. Tur arī jāzina vietas, vai ne? Jā. Jā. Nu labi, un ko esat noķēruši tajā Ķekavas upītē? Nu, mums Ķekavā arī tāds kanāls ir, bet tur vairs neķers. Pagājuši gads tur izvilka 3,9 centimetri. Bet par to upīti pabeidzot, kas tur ir ķēries jums? Parasti mazās. Mazie aserīši, jā? Jā, 10 centimetri.
Okay. Dažreiz būtu mazāks, dažreiz lielāks. Pēc pirms 2 gadiem vai mēram viena truba, mēs tam stundu noķērām 10 asaras un mēs dabūjām savu rekordu. Stundā 10 asari? Jā. Jā. Tas Bet jau. tas Gan ķērās. tāda liela arī. Viņš savu rekordu dabūja. Mēs arī. Tas ir ļoti labi cope, tik tās ķerās. Nu, līdekļa lielākā kāda jums ir? Ap Man nav 70. Tas daudz, jā. Tev nav, jā? Es uz asaras. Viss priekšā vēl. Man ir kaut 40. Un man vēl foreli kaut kāda 15 centimetri. Pat foreli es neesmu arī noķēris vēl. Nu, būtībā es pat neesmu gājis uz to copu nekad. Nu, es esmu noķēris šitādu standartu. Uz ko tu noķēri tik maziņu? Uz grunteni. Tas gan maziņš, jā. Ok. Ir kaut kas jautrs noticis tāds arī, kā copēja kādreiz? Amizants. Vai vispār nopietni no jums? Viss nopietni, jā. Neviens nav iegāzies upē, kamēr makšķerē. Cik es zinu. Nu labi, tad mums tikai jānoķer tagad ir. Jep. Jā, jāgaida. Es brīnos, ka vēl nav noķerts nekas, tāpēc, ka nu, šeit jau taču vajadzēja būt. Kāda šeit krāsa? Mānatiem. Kāda strādā krāsa? Jā. Grūts spriest, ka pats eksperimentēju. Man vakarien strādāja violetā, bet uz violetā tikko mētāja un tā. Izbrīna tas, ka šeit pie tiltiņā, kur vienmēr ķērās praktiski vislabāk, nav neviena uzsitiena šodien. Neviena zivtiņa nav. Neko darīt, mēs nepadodamies, ejam tālāk tajā virzienā, Otiņas virzienā un gar Basteja kalnu un Kongresa nama virzienā. Nevar dot gremdēt, šitien nebūtu uz datu. Šeit nebūtu pie tīkli. Pie tīkli tieši tur kaut kā. Nevar pa grunti. Pie Kongresa nama būs vairāk savas lēpenes, kur būs kā arī interesantāk. Kur es točim dabūšu? Nezinu, kā jūs. Nu, arī šeit nekā nogājām te vēl kādu gabaliņu no tiltiņa. Ejam Strūklaku virzienā, kur mētājam. Kaut kāda uzsitieni bija, bet tā skaidri nevar pateikt, kas notiek. Saku, šodien cīņa būs sīva, bet laikam pa katru zivtiņu. Ja man izstāstās, kājas mums seko, kāpēc tu dataloji tagad? Kā līdzi nāk mums lai? Mēs noķersim zivi. Viņi grib zivi. Esmu skaistā vietā pēc Strūklakām, bet sajūta, ka zivis ir pazudušas. Kurš ir nozadzis zivis Rīgas kanālā? Neviens asarīts patreiz nekas, nerunājot par breksīšiem vai kādu citu zivju sugu. Tas liekas, ka rada mums grūtības. Bet mēs domājam vēl paiet uz priekšu, noteikti pie Kongresa nama ir diezgan cerīgi. Cerības nezaudējam. Džeki arī nepadodas, maina māneklīšus. Kas stratēģijas maiņa kāda jums? Ko jūs domājat mainīt, kāpēc? Neķerāt, bet ko jūs liksiet, lai ķertos? Es imitēšu kaut kādu slieciņu. Imitēs slieciņu? Jā. Ar ļurastīti? Jā. Ko tu liksi? Es nezinu, Oskar? tu domāsi ar aktīvu. Rotiņu? Jā, rotiņš ir laba lieta. Es domāju, rotiņš priekš asariem ļoti labi. Tad nelielo, numur 2 vai kaut kas tāds. Arī tāds ir ok, jā. Tas, ka 2 āķi. Tāds saptīvi, nu, uz vienu var noķert arī. Nu jā, es nezinu, man stāv vēdzīts sarkanais. Visas kājas vietā, nekas nav viņu ņēmis vēl. Esam pie gulbi mājiņas aizgājuši. Šķērsojam Basteja kalnu tiltiņu un ejam Kongresa nama virzienā. Nu neviena sitiena, nu come on, tas ir... Man tā nav bijis patreiz vēl kanālā, nu tomēr kaut vai pie tiltiņa taču bija jābūt. Mēs cīnamies pa katru zivi, pa jebkuru zivi, pa vienu zivi kaut vai. Mēs čāpojam ar zvanu skaņām. Es ceru, ka viņas mums labvēlīgas, būs noņemt slikto auru, neķerās. Un tagad cerību uz Kongresa nama. Nama to kanālu daļu. Un ja tur nebūs, tad mēs centīsimies ielavīties ostā iekšā. Andreja ostā
un pa laipiņiem padarboties. Nu, tāds plāns. Esam nokļuvuši pie Kongresa nama. Leģendārais tiltiņš. Smuka vietiņa, teiks mums kaut lēpīt, parādās kaut kas tāds. Es zinu, ka tu ķerās. Nu, mēģinām. Mums ir sarunāts, ka mēs ķeram līdz 1. Tas ir no 10 līdz 1. Tas ir 3 stundas. Palikusi mazākā pusstunda. Un man ir pirmais tikai asarīts pie Kongresa nama šitajā skvēriņā. Džeki, mazākā pusstunda. Davai, laiks ierubīt īsto ķeršanu. Skilu tagad. Tā, kad patreiz 1-0. Laižu vaļā. Nepagāja ilgs laiks, kad otrais mazais ūsiņš. Kāds viens slims, viens atvaļinājumā. 2 zīltiņas. Visādi jau. Šitā, kā es tagad ķerās, viņam bija jāķerās visu to laiku, ka mēs tur bijām. Varbūt viņas atvērās tagad. No šīs vietas ar Nanoģigu sanāca izcelt 2 mazus asarīšus. Tagad izdomājām, ka iespējams viņas ir atvērušās un aiziesim apakaļ pie tiltiņa, kas ir pie Bastai kalna. Tā ir top vieta. Tas, ka viņa neķērās, tur nebija kaut kas kārtībā. Un ja viņas atvērušās, tad viņas tagad tur ķersies labi un daudz. Tāpēc mēs tādu manevru taisam, jo palikuši 15 minūtes mūsu copei. Esam Bastai kalnā un tagad ir izšķirošais brīdis, vai Džeki izraus uzvaru vai neizraus pie tiltiņa. Evo, tagad izšķirošais brīdis pienācis. Jā, kaut kur tur. Izraus, jā? Jā. Viņi saka, ka katrs pa 2 dabūs tulp un vinnēs mani. Nu, galvenais, lai ķerās, vienalga, kurš tur vinnēs, bet gribās, lai visi kaut ko noķer. Nu, cerams, ka atvērās. Es aizķēru metodu sev pasēdu makšķeris laikam. Vārds kaut ko. Tāds man vēl nebija bijis. Kamēr pārsienos tev iespēja noķert ir. Mikroģiks ķer vienmēr un visur. Lai pat sliktākā diena būtu vai kas, bet mikroģiks vienmēr. Un nanoģiks atvienmēr. Vienmēr ķer. Ir? O, ķer! Ķer! Aizgāja! Ai! Prieks, ka tu dabūjāt, bet pamētā vēl, saka, viņi šeit ir. Kurš no jums dabūja tikko asarīt? Es. Džeks tikko, man liekas, ka trāpīja kadrā. Viņš bija ieslēgts, šis te aparāts laiku filmē. Es ceru, ka trāpīja. Viņš pieķēra diezgan smuku asarīt, es teiktu. Pie varbūt 20, varbūt nedaudz, varbūt mazāk. Smuks asarīts viens ir. Uz ko tu dabūji? Viņš tas apīt reizi. Uz spinner tail, kurš ir nedaudz aptinies. Tas ir labi. Zivs ir atvērušās. Jūs ziniet, kāds rezultāts tagad? Skaities? Ne vispār, kāds rezultāts mums man ar jums. Ja tu šitas skaities, tad viens. Skaitās, tu taču viņu izvilki ārā. Mums ir 1-2, Nanoģiks pagaidām vinnē, bet tas ir ļoti slidens rezultāts. Ja Džeki noķers vienu, vēl vienu, jums ir ļoti maz laika, īstenībā daudz jāmet. Tad būs ničs. Vai būs ničs vai nē, tūlīt pastīsimies. Mums palikuši vēl katram 5 metieni. Ļoti smuks asarīts. Tādiem būtu jāķerās arī, ja būtu normāla diena visu laiku, mēs tev saķertu normāli. Tu domā, tur asarīts būs, ja? Ne, varbūt. Ne, varbūt. Viņi te visur ir. Uzmīgi tu laivā netrāpi. Nē, pagaidi. Tu trāpīji laivā? Man likās, ka tu laivā trāpi. Nu, laiva tieši šeit bija tā kā tālākam aizmet. Smuks asarīts bija, redzēji? Gandrīz jau noķērāt. Nē, nu viņš skaitās. Es skaitu vienmēr, kad es filmēju, viss, kas ir izcelts virs ūdens. Ja virs ūdens bija izcelts, viņš bija izcelts virs ūdens. Viņš skaitās. Un foršāk varētu nopozēt ar viņu, protams, bet no nekā darīt. Kā ir, tā ir. Labi sajūtas, man nekad pieķerās. Tev laikam tu sapiņķeri. Ka ietirina galu, ne? Normāli. Parādi, kā tu parasti auku mēģini dabūt vaļā, ja tev kaut kur iekrīt? Vai šitā? Pātagu, jā. Jā.
Mums ir problēma, mums ir iepinusies aukla un nāk kuģītis. Intriga. Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Apaka man manējais arī jāvelk ārā. Man manēju ar to tās kuģītis paņems līdzi savādāk. Labi, rauj nost. Rauj nost. Tā nē, uz leju. Bet viņš nav ārā. Laid lejā vienkārši palaid. Nolaid lejā kādu. Intriga. Būs kuģītim tajā vai nebūs? Jā, aizķer. Aizķer, turi tev stipri. Vienkārši turi. Pagad, pieturi to bremzi, lai rauj nost. Asās emocijas. Tas ir interesanti. Kas tur kuģītim dzenskrūvē tagad peldēs? Kas tev pa mānekli bija? Gumija? Bet viņš man nāca vaļā, es viņu varēju dabūt. Likās, ka palaid vaļā, ne? Nē, norā. Es jau sacerēju. Nav galā nekas, ne? Tie būtu brīnumi, ja būtu. Tie būtu reāli. Es jau sacerēju. Klausies, šo noturētu beigt mēs arī. Tieši laicīgi. Šitas bija tāds labs nobeigums ar intrigu. Kas būs? Būs kuģītiņa dzenskrūvē, nebūs? Ja nav zīves, te nav. Es ceru, ka tas kapteinis nevainosies. Nu, gan jau šitas mazie māneklīši neko tu neizdarīs te dzenskrūvē. Mēs savu copi šodien esam beiguši. Nanojigs pret mikrojigu. Šodien nebija tā zvejīgākā diena, es teiktu, ka ļoti pat neķērās. Bet beigās tomēr vinēja nanojigs. Nedaudz, bet vinēja. Bet lielāka bija uz mikrojigu vasarīs, kurš aizgāja. Vienmēr sakot, es savu vārdu turu, džekiem pienākās katram pa 2 kastītēm. Te, kur ir ļoti liela izvēle. Tie visi ir Neptuno beigt māneklīši, dažādi nanojigam, kurus teorētiski varbūt arī mikrojigā var pielietot. Nezinu, jāskatās. Džeki ņemiet. Džeki paņēma. Parādiet, ko jūs izvēlējāties. Šitādus džeki izvēlējās Neptuno beigt māneklīšus nanojigam, bet viņiem vēl nav nanojiga vienīgi. Tā ir nākamā lieta, par ko viņiem jādomā, lai viņi dabūtu nanojigu. Vienmēr sakot, mēs savu copi beidzām, man likās tik un tā ir forši, jo nanojigs un street fishings kā tāds ir forši ar to, ka var pastaigāt, izbaudīt dabu, izbaudīt laiku. Džeki brauks apakaļ uz ķekavu. Un es nezinu, jums jādabūja nanojiga kādas iespēju copēt, lai pēc tam varam iefilmēt, kā viņi ķer jau ķekavās nanojigu. Katrā ziņā paldies šī video atbalstītājiem NGT Latvija, kas atbalsta ar aprīkojumu, un Neptuno beigt, kas atbalsta māneklīšiem. Paldies un tiekamies! Redzēšanos. Nanojig Rīga.